Labdien, kolēģi! Kā jau teica mans kolēģis Dainis Stalts, vien cūgu būšana vien sanāk. Patiesībā sakot, šīs dienas darba kārtība ir kārtējs apliecinājums tam, ka svarīgi ir izdarīt kādu pasūtījumu un tad pēc tam tikai domāt pēc būtības. Jo mēs redzējām, ka bija aicinājums pieņemt budžetu un tikai 21. jautājums tātad lemt par to, kam tas budžets būtu vajadzīgs. Ar ģeometru nav viss tik vienkārši kā tiem, kuri visticamāk kreisajā pusē nezina, neinteresējās, bet balso pēc īkšķīša, tāpēc, kad partija tā liek. Un patiesībā sakot, es saprotu, ka disciplīna ir disciplīna, bet arī tai aunu bara būšanai ir kaut kāda robeža un sajēga. Un ja šodien aizsardzības ministrija, ja šodien reģionālās attīstības ministrija ir diezgan bažīgs par šo procesu un visticamāk gan ar manu lielu līdzdalību, gan arī ar kolēģu līdzdalību šo jautājumu mēs noteikti kaut kādā posmā, kurā nu mums sanāks, mēģināsim apturēt, tad jums jau būs kauns par to. Kaut gan varbūt jūsu mēdī, ja jūsu vēlētājs īpaši tātad neinteresējās. Baigi fiks, starp citu, arī visi mēdī šeit pazūd, kad mainījās dienas kārtību uzreiz, laikam tas arī kaut kā saistīts ar to. Līdz ar to, kolēģi, visticamāk, jūs nobalsosiet tā, kā partija jums liek. Es aicinu kolēģis no vienotības šo jautājumu neatbalstīt. Jūs dariet savu darbu, mēs noteikti darīsim savu un nekādā gadījumā neklusēsim. Un vēlreiz saku, ja aizsardzības ministrija un reģionālās attīstības ministrija un varbūt vēl daži citi iestāde publiski nosodīs šādu te absolūti neapdomātu, neizdomātu, bez jebkādiem pamatiem ar baltiem diegiem pievilkt lēmumu, tad kauns tiešām jums varētu būt vismaz iekšēji, ja ne uz āru, kāda jums droši vien arī nav. Paldies!